Hello, you. I'm Layla Sanchoff, your host, and welcome to the Find You podcast, From Sick of It to Simply You. Here, our guests will tell us about their transformational journey and challenges they have faced. You also learn tips and strategies on how to do it yourself. Ready for some inspiration? Let's start. Šodien Inese Grīnvalde, sociāla uzņēmuma Laimes Bļoda dibinātāja, mums stāstīs, kā caur savu darbu atbalsta bērnus un viņu vecākus. Ikvienam vajadzīgas drošības sajūta un pieskarieni. Vai zināji, ka siltie graudi var palīdzēt? Šī epizode ir tapusi sadarbībā ar Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociāciju projekta Podcasting Based Social Impact Learning Environment, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus Plus programmu. Čau, Inese! Ir ļoti labi, ka tu esi šeit podkāstā. Sveika, Laila! Priecājos! Sāksim ar to, vai tu vari mums paskaidrot, kas ir sociālais uzņēmums, jo tev ir viens? Tad sociāls uzņēmums ir uzņēmums, kurš ne tikai risina kādu sociālu problēmu sasāpējušos sabiedrībā, bet arī ir pelnošs. Un ar to varbūt sociāls uzņēmums atšķirās no biedrības vai NVO, ka tomēr tev ne tikai ir jārisina, jāglāb pasauli, bet arī jāprot nopelnīt. Un tām abām lietām ir jābūt līdzsvarā. Un jā, līdzsvaru sasniegt kā vienmēr diezgan grūti. Ja mēs sociāli domājošie cilvēki, mēs ļoti, ļoti daudz veltam laiku un enerģiju to sociālo problēmu risināšanai, un tā uzņēmē darbība reizēm, vismaz man, ir tāda grūtāka lieta, nezināma. Jo man pašai, piemēram, ir ļoti daudz izglītību, kas ir saistīta ar cilvēku, bet tādas uzņēmēja darbības izglītības nemaz nav. Un tā jau arī ir daudziem uzņēmējiem, kas ir vienkārši savā jomā profesionāļi, un tad tas ir jāmācās, un tā mācīšanās bieži vien notiek arī caur kļūdām, ja, caur praksi. Nu, tā. Tad tas sociālais uzņēmums ir kā starp NVOs un citi uzņēmumi. Ir uzņēmumi, kuri patiešām grib kaut kādu problēmu risināt, bet kas negrib būt NVO, jo nedzīvos tikai no ziedojumiem. Es gribētu teikt, ka es zinu ļoti daudz uzņēmumus, kuriem nav šis sociālais status, bet kuri arī, manuprāt, ir sociāli uzņēmumi, kuri dara ļoti labas lietas. Tā kā tas status pats par sevi jau, protams, nepadara vai nenoņem to sociālo labbūtību, ko mēs veicam un daram pasaulē. Tā ir patiesība. Daži uzņēmumi dabūja to statusu, jo tur laikam jau var dabūt kaut kādus labumus, atkarībā no pašvaldības, kaut kādus atbalstus, bet arī nozīmē, ka tev vajag daudz atskaites taisīt. Tāpēc vajag tā sabalansēt. Vajag statusu vai nevajag statusu? Jā, tieši tā. Un tev ir viens sociālais uzņēmums, ko sauc Laimes Bļoda. Jā, nosaukums ir Sijā Beatus, un Laimes Bļoda ir zīmols. Nu jā, es pati 34 gadus esmu strādājusi ar dažādu vecumu, sociālā un veselības stāvokļa bērniem un jauniešiem. Un mana karjera sākās Rīgas 6. slimnīcā pirms daudziem gadiem padomu laikā, kad es redzēju, kā bērniņi dzimst, un līdz pat darbam ar tā saucamajiem sociālā riska ģimenēm, jā, vai bērniem pusauģiem, kuriem vecākiem nav resursu, lai par viņiem parūpētos. Un tad es vienā brīdī, ejot cauri arī savām krīzēm un saviem stresiem dzīvē, es ļoti tā pati caur savu ādu izjūtu, ko nozīmē ilgstošs stress, ka tajā mums zūd spēja gan koncentrēties, gan mācīties, un arī bojājas mūsu veselība un savstarpējās attiecības. Un stresā mēs labi darām lietas, kuras mēs jau protam, jā, un stress ir vajadzīgs, bet, lai iemācītos kaut ko jaunu, ir nepieciešams miers un drošība. Un tad, jā, pirms 5 gadiem es aizgāju no skolas un no visām citām valsts iestādēm, kurās es visu mūžu biju strādājusi, un izveidoju savu sociālu uzņēmumu,
ar zīmolu laimes bļodu, kura mērķis ir mazināt šo te ilgstošo stresu bērniem un jauniešiem. Nu tā, un diezgan ātri es sapratu, protams, ka bez vecāku iesaistes šis te nav iespējams, jā, kad ir diezgan, nu, tas mans pakalpojums ir īpašs varbūt ar to, ka tas notiek lielā kastē ar siltiem graudiem, kurā bērni saņem šos te silto graudu pieskārienus un nu, tie iedarbojas uz ādas receptoriem, nu, kā jebkurš silts pieskāriens, viņš nomierina un arī veicina attīstību. Taču, ja nav šī sadarbība ar vecākiem vai ar citiem svarīgiem pieaugušajiem, kas ir bērnam, tad protams, tas rezultāts nav tik labs. Un tāpēc diezgan ātri es sapratu, ka tas ir tāds kopīgs izzinošs process ar vecākiem, un ka pirmkārt mums kā pieaugušajiem ir, nu, ja tas nebūs uzdevums mums pašiem, mazināt tās negatīvās emocijas un stresu, jā, tad diezgan smieklīgi būtu to sagaidīt arī no bērniem. Varbūt tu gribi bišķiņ stāstīt par piesaistes teoriju, jo tas ir ļoti svarīgi, lai bērns jūtas to drošību mājās, ārpus mājās. Par piesaistes teoriju man ir ļoti tāda ļoti mīļa un tuva teorija, tāpēc, ka viņa man liekas ļoti praktiska. Un tas jau ir, protams, Džons Bolbijs 50. gados, kurš tas ir pamatlicējs, jā, pasaules slavenais psihiatrs, un līdz šim laikiem ir daudz sarakstītu grāmatu un ir daudz dažādu skaidrojumu, kas tad ir piesaiste, bet priekš manis īsiem vārdiem sakot, tā ir tāda bioloģiski ielikta nepieciešamība pēc emocionāla siltuma, kas ir tikpat svarīgi kā ēdiens, kā dzēriens, kā fizisks siltums, un praktiski tas nozīmē vienkārši to, ka tad, kad bērns ir mazs, viņš, piemēram, nokrīt, viņam izziņas darbība tiek pārtraukta, un tad, ja viņu kāds samīļo, pasaka nekas, tu drīksti kļūdīties, tad viņa asaras vēl nav nožūšas, viņš jau lien ārā no vecāka klēpja un mēģina vēlreiz, ja, piemēram, staigāt vai kāpt uz kādu dīvānu, vai ko viņš tur tajā brīdī mēģina iepazīt pasauli. Bet kas notiek, nu, ja bērnu nemitīgi, ja viņš laik tiek raustīts un viņam tiek teikts, ka viņš nav labs, ja viņš raudās un ja viņš nejūt šo te drošumu no saviem vecākiem, nu, tad izveidojas tās nedrošās piesaistes. Un, diemžēl, tas saglabājas, šie te modeļi, viņi saglabājas arī mums izaugot, pieaugušiem. Un, jā, man ir par šo te tāds stāsts, ka tad, kad es pirms daudziem gadiem mācījos savā augstskolā, mums bija tāda pasniedzēja Lāce, kura teica, meitenes, izlasiet šo te grāmatu Bolbija, tā būs jūsu bībele. Nu, un es viņu izlasīju tajā laikā. Man likās, kas tur ko nesaprast, tātad vecāki mīl bērnu, tad ir droša piesaiste, viņš droši iet dzīvi un ir vienkāršāks, proti, palūgt palīdzību. Nu, vienkārši ir mazākas prasības gan pret sevi, gan pret citiem. Nu, un ja nē, tad nē, bet tas tieši it kā no vienas puses ir tik vienkārši, ja tas ir tā kā, ja zivs peld ūdenī, tad viņai nav jādomā par to ūdeni. Bet, ja to ūdeni atņem, tad ir ļoti grūti tā dzīve, un arī attiecības tiek veidotas uz tiem pašiem moduļiem, kas ir bērnībā. Nu, lūk, un tad saprotot arī vairāk iepazīstot savu piesaisti, un ejot ar kaut kādām situācijām dzīvē, un arī savu temperamentu, tad man šī teorija tāda palika pilnīgi citu jēgu ieguviem. Nu, tā vairs nebija teorija, bet tā bija jau tāda, viņa ļoti praktiska. Viņa ļoti praktiski pasaka, ka, ja mēs uz dzīvi skatāmies kā uz tādu, kā uz tādu, varbūt spēli vai kā tādu nogriezni, tad katrā vecuma posmā ir kaut kādas lietas, kuras mums ir, visvieglāk iemācīties un kas ir mūsu uzdevums, jā, un kuru, ja mēs tajā brīdī iemācāmies, piemēram, līdz gadam vajadzētu bērnam iemācīties staigāt. Jā, ja es sāku staigāt, mācīties, piemēram, 50 gados, jā, tad tas kritiens ar galvu pret zemi varētu būt diezgan sāpīgs, jā, un es vairs varbūt nemēģinātu 1000 reizes, kā to dara bērns, jā. Bet, ja tajā brīdī nav pietiekami apstākļi, pietiekamas drošības, tad bērns to tajā brīdī neapgūst, un tas nepazūd tā vajadzība, viņa tiek atlikta
uz vēlāku laiku, un ka tas ir daudz grūtāk, jā, un tāpēc bieži vien mums nākas, nu, ja mums nav bijuši pietiekoši apstākļi, un daudziem no mums nav bijuši, tad šīs te vajadzības tiek atliktas uz vēlāku laiku, kad ir jau varbūt citi uzdevumi, jā, bet ir vēl kaut kas vēl palicis arī no pagātnes. Nu, respektīvi, ir jāpieaug, jākļūst pieaugušiem, nu, tad, kad mēs jau esam pieauguši, jā, mums vēl tomēr ir jāaug visiem. Nu, un kopā ar bērniem tas ir ļoti, manuprāt, nu, tas ir tā vēl viena iespēja, ja, kad aug mūsu bērni, bet tad mēs atkal izdzīvojam vēlreiz to, kā mēs esam jutušies bērnībā. Mums ir šī iespēja ar mūsu bērniem kopīgi augt, un tas nemaz nav viegli. Tas nevienmēr ir būšana laimes bļodā, un tāds bieži vien ir, nu, arī ļoti liels stress, ļoti liels neziņa, un kā tad darīt mūsu bērnus laimīgus, ja? Vai tas vispār ir iespējams, vai tas ir vajadzīgs, un kur ir tās robežas, un tie ir tie jautājumi, par kuriem es pati domāju, un arī ar kuriem es runāju par tiem vecākiem, kuri pie manis nāk, un es esmu ļoti priecīga, ka tiešām nāk ļoti gudri un zinoši vecāki, kuriem ir resursi, un jā, un es uzskatu, ka tieši tā ir mana mērķa auditorija vecāki, kuriem ir resursi, jo, ja mēs būsim, ja mūsos būs tas miers, tad mēs varēsim arī palīdzēt tiem vecākiem, kuriem varbūt nav tik daudz resursu, un mūsu bērni varēs palīdzēt tiem bērniem, un pasaule paliks labāk, jo šobrīd ir, nu, Latvija ir vienā no pirmajām vietām pasaulē mobbinga ziņā, kas arī man ļoti uztrauc, un tas uztrauc arī vecākus. Un mēs bieži vien arī neatšķiram, vai tas ir mobbings, vai tas ir konflikts, un nezinām, kā rīkoties, arī pedagogi. Un jā, šie visi jautājumi ir tādi, kurus, nu, tādi neērti jautājumi, jo tie liek domāt par mums pašiem, kā pedagogiem, kā mēs runājam ar bērniem, ar saviem bērniem, ar skolas bērniem, un par darba vietās, par vadītājiem. Nu, pirmkārt, par katru pašu, jā, par mani pašu. Tāpēc es pakalpojumu centrā es mēģinu likt nevis, piemēram, problēmu, un tad ar kādu noteiktu metodu viņu risināt, vai zināšanām, vai izglītībām, kam, protams, ir sava vieta būt, bet es mēģinu, nu, likt centrā cilvēku, katru kā tādu, nu, unikālu un vienreizēju, un saprast, kas tad ir tas, ko mēs, nu, vienkārši pabūt blakus, jā, jo es jau nevaru pateikt, nu, es nevaru pateikt, dari tā, jā, ar kādām tiesībām, bet es varu pabūt blakus un saprast cilvēku un paiet gabaliņu blakus, kas ir, nu, saprast, kas ir tas nākamais solis, ko viņam spērt. Šis laikam bija nesakarīgi, jā. Nē, Tu vari īstenībā tas pajautāt man lika, vēlreiz. jā, nē, tas man lika to, ko tu pieminēji par nevis likt problēmu pa vidu, bet cilvēku, un ko par to visu pārējo par piesaistes teoriju. Es tikko iedomājos par vienu piemēru, kas mums bija nesen mūsu mājās. Un ja es drīkstu to dot to piemēru, lai arī klausītājiem būtu, nu, konkrēts piemērs. Mēs ar vīru adoptējam 2 bērnus. Nu, nesen mēs vēl esam procesā, lai to visu apstiprinātu. Un šajos Ziemassvētkos, tajā brīdī viņi bija ar mums ko 4 mēneši, 5 mēneši. Mums bija tāda situācija, ka viņi nolēma būt ļoti izpalīdzīgi. Mēs iznomājām mašīnu, lai varētu braukt apkārt, un viņi nolēma palīdzēt tīrīt logus. Un viņi bija, nu, ļoti lepojas par to, ka tīrīja logus, bet ar to viņi saskrapēja pilnīgi visu mašīnu. Un tad mēs bijām pilnīgi šokā, jo es uztraucos par to finansiālu daļu, tā kā, nu, es nejūtos droši tajā brīdī, un ja viņi pēc tam sabojās datoru, un es ļoti fokusējos uz to, kā mēs risinām šo problēmu, kā viņi nesabojā dārgas lietas, nu, kā viņi, Jā, nu, es kas biju ir ļoti panika par saprotami, to jā. visu, un
Un tad mēs runājam ar mūsu mentoru, jo mums ir viena mentore, kas nu, atbalsta šajā visā adopcijas procesā. Mhm. Un viņa pievērša mūsu uzmanību tieši uz bērniem, nevis uz šo problēmu. Viņa teica, labi, nu, finansiāli būs dārgi, ko lai dara, bet tagad galvenais ir tas, kā viņam vajag justies droši, jo tieši šajos pirmajos mēnešos mēs taisam to drošu piesaisti ar viņam, kā mēs esam viņu drošs cilvēks. Un viena teica, lai mēs viņam atkārtojam, kā, labi, mums ir problēma, mašīna ir sabojāta, bet jūs neesat vieni ar to problēmu. Jūs esat ar mums, mēs esam pieauguši, mēs palīdzēsim risināt. Mēs jau joprojām jūs mīlam. Nav tā, ka tāpēc, ka tu sabojāji mašīnu un pat bija netīšām, tagad, nu, mama vairs tevi negrib. Nu, un tāds, man liekas, ka tas ļoti konkrēts piemērs par to, tur galvenais bija runāt ar tiem bērniem, lai viņi jau bija stresa, jo redzēja, ka visu to dienu mēs bijām stresa ar to, kā, cik tas maksās beigās, un nomierināt bērnus, un lai viņi saprot, ka ir ok, esam ģimene, kopā risināsim, tu esi drošībā. Un vien tik daudzas reizes mums liek to atkārtot, kā mēs esam drošībā. Un īstenībā tagad mana meita, viņa ir 7 gadi, kad viņa redz, ka es par kaut ko raudu, par kaut ko uztrauc, viņa nāk un saka, mama, tu esi drošībā, tu zini, ja? Bet, jā, tas ļoti konkrēts piemērs, man liekas. Jā, tas ir ļoti veiksmīgs piemērs. Tā Jā, aizkustinoši. un vēl cita lieta, ko tu pieminēji iepriekš, nevis no šajā saruna, bet iepriekš man pieminēji, ir, ka tas, kā tu iestājisti arī vecākus tajā visa procesā, tas arī dod vietu vecākiem, jo vecāki drīkst nebūt perfekti. Ka, nezinu, dažos brīžos bērns ir nelaimīgs, bērnam ir problēmas, un tas nenozīmē, ka tas vecāks ir, nu, slikts vecāks, ka kaut ko nepareizi dara. Nu jā, mēs ļoti bieži esam tā iemācīti, ka, ja tu izdarīsi vienu kļūdu, tad tā būs tava pēdējā. Nu, tā kā, es tā, piemēram, arī skolā es atceros, kad mūsu latviešu valodas skolotāja staigāja pa klasi un teica, tā, ja jūs, iedeva to sajūtu, ka, ja jūs neiemācīsieties rakstīt pareizi iesniegumu, tad, dzīvē ar jums neviens nerunās, jā, un tā, it kā izklausās šobrīd smieklīgi, jā, bet tas paliek bērnos, ja to pasaka autoritāte, ja, skolotājs, pieaugušais, kuram ir šī te vara, ja, jo, būsim reāli, mēs, protams, kā personības esam līdzvērtīgi, ja, piedzimuši, bet, tie statusi tomēr ir dažādi, un mēs kā vecāki, kā skolotāji vienmēr esam varas pozīcijās attiecībā pret bērnu, un, ja cilvēks šo te varu izmanto. Ir svarīgi, kā šis cilvēks šo varu izmanto. Jā? Vai lai pasargātu, vai lai iedotu to drošību un pateikt, ka nekas, tu tikai mācies, tu drīkst to punktu pielikt, arī nepielikt, ka es tev vienalga pieņemšu, mīlēšu, jā? Bet ja tev pasaka to, ka tu nekas nebūsi, tad rezultāts ir šie te ļoti nobijušies pieaugušie, kuri baidās izdarīt katru kļūdu. Un, jā, ir ļoti atvieglojoši dzirdēt, man liekas, ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem, ka viņi ir labi vecāki. Ka, protams, no otras puses ir ļoti sāpīgi apzināties, ka mēs nevaram būt perfekti. Mūsu bērniem sāpēs, jā. Bet jautājums, jā, vai tas nav arī ļoti egoists gribēt, lai mūsu bērni izaug vispār bez nekādām nelaimēm, bez sāpēm, jā, tā, ka tādā sterilos apstākļos neko nepiedzīvojot, un tad ir tas jautājums, vai mums ir bail par sevi, vai mēs tomēr domājam par bērnu, jā, un tad bieži vien mums vienkārši ir jākļūst par tādiem vecākiem, apzinīgiem vecākiem pašiem sev, jā, un jāsamīļo pašiem sevi un jāsaprot, tā kā jāatrod tas vidusceļš, negrimstot tādā, cik viss bija slikti, jā, bet tomēr arī, tas pagāja, ejam tālāk, jā, jo, ja tur kaut kas sāp iekšā, tad tomēr to, vajag sevi samīļot, vajag smadzenēm saprast to, ka tas nebija labi, kas notika, tas nebija labi, jā, nevis, nē, tu pats biji vainīgs, jā, ejam tālāk, jo tā tas nestrādā, jā. Vajag to izsāpēt, vajag samīļot sevi un tomēr saprast, ka tā gaišā ir bijis vairāk, jā, ka mēs tagad esam pieauguši un mēs varam jau vairs nedarīt tā kā, nerīkoties tā kā bērni, nerīkoties tā kā arī varbūt
saprast, ka tas, ko teica mūsu pieaugušie, nemaz nav taisnība. Un tas nav viegli. Tas tiešām nav viegli, tāpēc arī manī nav nekādas tādas, nu, nezinu, augstprātības vai, nu, pret vecākiem, jo es pati tam, man ir liels meitas jau, un es pati esmu gājusi cauri tam, ka, nu, ir baili, jā, ir palaist savu bērnu bērndārzā baili, jo pašai gāja ļoti smagi bērndārzā, un tad, ko darīt, jā, vai nelaist viņu vispār no mājām ārā, jā, vai tomēr ļaut viņam arī piedzīvot, un dzīvot vienkārši savu dzīvi, jā, un likt viņu mierā un augt pašam. Jā, un lai noslēgtu šo sarunu, ko vēl tu teiktu vecākiem, lai dotu to emocionālu siltumu gan bērniem, gan sev, vai ir vēl kaut kāds padoms, ko tu gribētu mums dot? Nu, padoms, nu, gan sev, gan visiem mums pieaugušajiem ir laikam tas pats, ko jau es teicu, ka ja mēs nenokrītam, mēs nevaram iemācīties piecelties, ja mēs kādu reizi nesaniķojamies, mēs nevaram iemācīties savaldīt savas emocijas, un tāpēc nu, ļaut sev arī kļūdīties un augt kopā ar saviem bērniem. Tas ir, nu, laikam, tas, ko es pati daru un ko es arī iesaku citiem. Liels paldies, Inesi, par šo interviju un par tavu darbu. Es redzu, cik svarīgi ir šis visas terapijas bērniem, pieaugušiem. Mani bērni iet terapijā, mēs ejam visi terapijā, mēs esam terapiju ģimene. Tā kā paldies par šo darbu, paldies par šo emocionālo siltumu, ko tu dod citiem, un lai veicas. Paldies. You just listened to the Find You podcast, from Sick of It to Simply You. It was wonderful to have you here. Stay tuned for the next episodes.